sliekošanu. Un blakus istabā ir bebru ekspozīcija. Varam iet tur un paklausīties par bebru un pagaršot kaut ko arī. Gandrīz visi? Jā, Gandrīz. Tā kā bebrene pēc sava nosaukuma ir bebru sieva, un tā kā bebrenes vārds ir cēlies no bebra, jo bebrenes ciematam cauri tek bebrupīte, nu tad mēs to bebru mēģinām kaut kā saulītē celt. Jo visi jau viņu lamā, visi viņu peļ, viņš tad dara tik daudz sliktus darbus. Bet mēs gribam pierādīt, ka bebris nemaz nav tik melns, cik viņu mālē melni. Šeit ir svari, uz kuriem nosvērti bebru sliktie darbi. Protams, viņi apludina ceļus, nograuž kokus, aizsprosto grāvjus, un tur tad rodās šīs te slapjās pļavas un slapjās vietas. Tas, protams, ir slikti. Bet ja mēs tā paskatāmies, ko tad bebris dara labu dabai un cilvēkam, tad tas svaru kauss ir daudz lielāks. Tas nekās, ka dabā viņš arī ļoti daudz labu dara. Tā kā viņš veido tos aizsprostus un aplūstie meži, tad tur tā bioloģiskā daudzveidība palielinās. Tie sausie koki patīk putniem, tur savairojās zivis, dažādi abinieki un pat aizsargājumi, dažādi augi, tad viņš palielina šo te bioloģisko daudzveidību. Bebru tajos dīķos nostāvas ūdens. Un visi tie fosfāti, ko mēs izlējam ar trauku mazgājumiem, šķidrumiem, ar pulveriem un ar visu pārējo, kas satak tomēr tais upēs, nekur jau viņš neliekās, neviens viņu tā neattīra. Viņš tur dabīgi attīrās, jo viņš nosēžas tais dūņās un tad augi to mēslojumu arī izmanto. Protams, bebram var arī daudz ko citu labu sameklēt, bet cilvēks var bebru arī izmantot. Es saku, ka bebri tik ļoti savairojušies, tāpēc, ka cilvēks ir slinks. Kas liedz būt čaklam un savā zemē to melorācijas grāvi, kas iet cauri tai zemē, izcirst no tiem kārklu krūmiem, reti kuram viņš ir iztīrīts. Un tā kā bebram ir ko ēst, viņš tur arī dzīvo. Un cilvēks vien ir vainīgs, ka viņš tās dabīgās upītes, kas ir bijušas līkumainas, kur bebri nemīl dzīvot, un viņi netaisa tur aizsprostus, ir pārvērtuši par taisnu grāvi, melorācijas, kur bebram ļoti labi uzcelt to savu būdu, un viss tur notiekās. Pie jums Vidzemē ir mazāk to bebru. Tur tā vēl ir tā kartīte, te ir ļoti daudz viņu, un te ir mazāk. Nu, tāpēc, ka šeit ir vairāk melorācija uztaisīta nekā jums tai kalnainajā Vidzemē. Un bebri 1900. Gadā Latvijā bija pilnīgi izzuduši. Nebija vairs neviena. Jo muižnieki mācēja viņu izmantot. Viņi bija čakli, medīja bebru un izmantoja ādas kažokiem. Tur var apskatīties, kāda ir bebrādiņa, pataustīt. Un šī te ādiņa bija visu muižnieku kažokos, cepurēs, kamanu sagās, gultas sagās. Un, ja patausta, ideāls kažoks, silts, ūdens izturīgs un viss kārtībā. Bebri Latvijā var būt melni, var būt brūni, tie ir parasti. Un viens mums trāpījies arī šāds. Nu, nav tas krustojums ar trusi, nu, nav tas krustojums ar kaķi, nu, bebra aste to pierāda. Tas ir īsts bebrs. Un tā kā zinātniekiem mēs šo te parādījām, tad viņi teica, ka šim bebram ir iedzimti gēni no Krievijas bebriem. Krievijas bebru populācijā gadoties arī šādi te raibi. Un tad jūs te tā pataustiet, vai jūs negribiet tādu kažociņu? Jo, labi, tie zaļie cīnās, ka nevajag dabīgus kažokus. Bet es uzskatu tā, ja to dzīvnieku izmanto gaļai, tad jāizmanto viss no tā dzīvnieka, arī tā āda. Viņš sadalīsies labāk dabā un būs draudzīgāks dabai nekā tie ķīmiskie mākslīgie kažoki. Nākošais bebrus izšāva vēl gaļas pēc, jo izmantoja bebru gaļu
Un tā ir ļoti ekoloģiska un diētiska gaļa. Un arī šeit, jā, var piedāvāt bebru gaļas degustāciju. Jūs uz to nepieteicāties, jums nebija. Bet vispār mēs piedāvājam dasas, kotletes un gaļas kūpinājumus. Arī nodegustēt. Un muižnieki tikai drīkstēja tos bebrus šaut. Ja parastais cilvēks nošāva, nomedīja vai noķēra bebru un viņu pieķēra, tad viņam vajadzēja šķirties pat no pirkstiem. Nocirta vienkārši par zakšanu bebra. Un tas ir vēl. Un vispār bebrus iznīcināja šīs te lietas pēc. Tā, bebru muskus dziedzeri. Tie bija zelta vērtībā. Lika tādos pašos svaru kausos un pretī lika zeltu. Un tā kā bija līdzsvarā, tad varēja dabūt bebra muskus dziedzerus. Un bebram ir 3 pāri dziedzeru. Ir dzimuma dziedzeri, ir tauku dziedzeri, ar ko viņš ādiņu ietauko, lai nemirkst. Un ir muskus dziedzeri, ar kuriem viņš iezīmē teritoriju. Un šiem ir tāda pati vērtība, tā kā, piemēram, nilzirgu degunraģu ragiem, tā kā vaļu ūsām, jo cilvēki uzskatīja, un vēl joprojām viena daļa uzskata, ka tas palielina vīriešiem potenci. Un tāpēc viņus izšāva. Un 900. gadā nebija neviena bebra. Bet īstenībā, ja tā paskatās, tad var atrast šādu te garu aprakstu ar daudzām kaitēm, no kā šis dziedzeris ārstē. Tās ir zāles, kuras izārstē nervu slimības, asinsriti uzlabo, kaulu, locītavu slimībām, palīdz kuņģa slimībām, sirdī, ir pat pretvēža iedarbība. Un man katrā grupā ir bieži cilvēki, kuriem tiešām ir likts lietot bebra dziedzerus, un viņi ir izārstējušies pēc paralīzēm, pēc insultiem, infarktiem, uzcēlušies no gultas, katru rītu lietojot vienu teikaroti tukšā dūšā šos te bebru dziedzerus. Un palīdz imunitāti saglabāt. Nu, es, piemēram, arī katru rītu vienu tādu teikaroti to paņemu. Vienu pilienu? Nu, sākumā, 40. Jā, no 5 līdz 40 pilieniem. Sākumā, kamēr jau organismas pierod pie tās zāles, un pēc tam tā viena teikarote. Un tas dod enerģiju visai dienai, un tas dod imunitāti. Man šogad iesnas un gripa nav bijusi. Nu, arī potenci uzlabo, bet jāzina devas. Gan vīriešiem, gan sievietēm. Ja ir liela deva, tad uzbudina. Ja ir maza deva, tad nomierina. Tā kā vajag zināt, kā un kā. Nu, tad es jums došu garšot. Rīvēšanai arī der. Rīvēšanai arī der, jā. Tikai, protams, nu jāpierod pie tās specifiskās smaržas. Jo tas ir muskus. Un muskusu kādreiz lika arī pie, un arī tagad liek pie franču smaržām, lai viņām būtu tas noturīgā smarža. Un liek arī pie kādreiz pie Rīgas melnā balzāma ir bijis, bet tagad man liekas nav, jo ļoti daudz vajag. Un šis ir vietējais mednieku ražojums, un šis ir Rīgā homeopātiskajā aptiekā nopērkams tas pats. Tikai, nu, aptiekā gatavots. Un tā, ko bebris ēd? Visu, ko labi. Kārklis. Zivis arī? Nē. Kas domāja zivis? Nē. Bebris zivis neēd. Tā ka bebru nevainojiet, kad jums zivis dīķī pazūd. Un bebris ēd tikai augus. Viņš ēd ūdens augus, ēd to, kas krasmalā ir, visus zālaugus. Un, protams, viņš ēd kārklus, apses, vītolus, kas viņam vislabāk garšo. Un pēc tam, kad vairs nav jau kārklu, apšu, vītolu, tad viņš izmanto arī citus kokus, bet citus kokus viņš vairāk ņem kā būvmateriālu savām dambiem. Tās pašas egles, bērzus, arī ābeles viņš var nolaist, bet vairāk viņš tomēr izmanto viņu kā būvmateriālu. Un bebru tur māju jūs varēsiet apskatīt, kāpēc viņš ienirst. Viņš nirst mājā, bebris taisa dambjus, lai ūdens līmenis paceltos, un tad viņš būvē māju. Un tai mājai var būt vairāki stāvi, šeit ir viens stāvs ar vienu kameru, un te tai sausumā, tai istabā viņš dzīvo. Un
Viņš ziemā zem ledus sagatavo barības rezerves, sanes mazus zariņus, un tad ziemā paņem to zariņu, uzpeld sausumā, apgrauž, tad izmet laukā to balto, nograuž to zariņu, un tā viņš dzīvo. Bebra mājā dzīvo 3 paaudzes. Tikko piedzimušie bebri, tēvs un māte un 1 gadu vecie bebrēni. Pēc tam jau viņš pēc nākošajā vasarā viņus dzen laukā, un tad tie bebri jaunie klejo, un tad viņi ieklīst pie mājas dīķos un meklē vietu, kur būtu sev jauna ūdens tilpne, un ja tur riņķī ir daudz barības, to pašu kārklu, tad viņš tur arī apmetās.